Sveiki DPA IT drošības videoblogā. Šodien pastāstīšu par to, kādiem drošības uzstādījumiem būtu jāpievērš uzmanība, tātad ieviešot savu bezvadu tīkla rūteri mājās. Un šim video vajadzētu būt noderīgam arī tiem, kam jau ir bezvadu tīkla rūteris mājās, bet kas grib pārliecināties par tā drošību un pārbaudīt vēlreiz tātad drošības uzstādījumus. Iegādājoties visvienkāršāko bezvadu tīklu rūteri kompaktā, mēs parasti saņemam trīs lietas. Tātad pats rūteris, barošanas vats un saucamais internetu vats. Un, lai mēs varētu sākt konfigurēt savu rūteri, tas mums ir jāpieslēdz datoram. Tad ņemam rūteri, ņemam šo te internetu vadu un ievietojam to kādā no numerētajiem portiem. Tātad kādā no šiem te 4 portiem. Otru galu attiecīgā portā datorā. Un pieslēdzam rūteri elektrībai. Un pārliecinamies, teiksim, vai rūterim nav arī ieslēgšanas poga, ko noteikti tad mēs arī ieslēdzam. Un tagad pagaidām kādas sekundes, varbūt 30 līdz 1 minūtē. Tad nu kāds laiciņš ir pagājis, esam ļāvuši rūterim piestartēties, un tad atveram internetu pārlūku šajā datorā, ko mēs pieslēdzam rūterim, un adreses vietā ierakstam 192.168.01, spiežam Enter, un, ja gadījumā jums neprādās šāds te loks, tad pamēģināt adreses vietā ierakstīt 192.168.1.1. Bet, ja jums šāds te loks parādās, tad jums ir jāievada tātad parole un lietotāja vārds rūtera iestatījumiem. Un šo te paroli un lietotāja vārdu var atrast vienā gadījumā kaut kur rūtera dokumentācijā, pameklēt kastītē, bet manā gadījumā tas ir uzrakstīts uz šī te rūtera otras puses apakšā, tātad šeit redzam lietotāja vārds parole. Tātad, ja jūs tikko viņu nopircis, tad tas ir admin šajā gadījumā. Tā kā es jau viņu kādu laiku lietoju, es esmu to nomainījis. Man viņa ir nedaudz cita. Bet jums vajadzētu būt tātad admin. Tad esam iekšā iestatījumu panelī, un pirmā lieta, kas mums ir jāpārliecinās, ir tātad bezvadu drošība, izvēlamies šo te sadaļu, un tad pirmā lieta ir bezvadu tīkla nosaukums, arī saukts par SID-u, un šim nosaukumam noteikti ir jābūt neitrālam. Tātad bieži vien redzam, ka cilvēki liek dzīvoklis numur 15, dzīvoklis numur 20, Barona iela 3, bet viņam ir jābūt tādam, kas nekādā gadījumā ar jums neasociēsies. Tātad, ja kāds ļaundaris mēģinās jums uzbrukt, viņam būs daudz grūtāk atrast, kurš tad īsti no šiem visiem bezvadu tīkliem, ko apkārtnē var redzēt, ir jūsu. Manā gadījumā tas, piemēram, ir auseklis, pilnīgi neizsaka neko, bet es zinu, ka tas ir mans bezvadu tīkls. Tad ejam uz nākošo sadaļu, šeit pat zem wireless, tagad uz wireless security. Nākamā lieta, kas mums ir jāpārbauda, ir bezvadu tīkla tātad šifrēšana. Un mums noteikti vajadzētu izvēlēties šādu te versiju VPA, tātad vai nu VPA šo, vai nu VPA 2. Ja tāda ir, tad labāk ņemam VPA 2. Jaunajiem rūteriem, kā piemēram šis, jau automātiski ir uzstādīta droša šifrēšana, bet vecajiem, teiksim, ja jūs neesat viņu nopircis tikko, bet kādus vairākus gadus, ja viņš jums mājās strādā, būtu noteikti vērts pārbaudīt šo te sadaļu. Nākamais ir tātad pati šifrēšana. Noteikti izvēlamies šo te AES, ja tāda ir. Un tad nākamais punkts ir pati bezvadu tīkla parole. Tā ir tā parole, ar kuru mēs izmantojam slēdzoties klāt bezvadu tīklam. Šādu te paroli piedāvā standartā. Tas nozīmē no rūpnīcas. Ļoti līdzīgi, kā jau es rādīju par to lietotāju vārdu un paroli, ko mēs izmantojam slēdzoties klāt pie šī te paneļa. Arī šeit apakšā ir tātad jau iestatīta automātiski šī te bezvadu tīkla parola. Tā ir pārāk vāja, tikai cipariņi. Šeit ierakstam noteikti kaut ko daudz sarežģītāku, teiksim, lielos burtus, mazos burtus, ciparus un speciālos simbolus. Un noteikti to atceramies. Un, kad tas ir izdarīts, spiežam šo te pogu save, jeb saglabāt. Un tad pēdējā lieta, kas mums ir jāizdara, tātad šeit apakšā pēdējā izvēle, tātad sistēma tools un parole, un tad šī ir tā parole, ja atceramies, pati pirmā parole, ko mēs ievadījām pēc šīs te
adresi ievadīšanas. Tātad standartā, kā jau es rādīju, tā ir admin, un tas noteikti nav labi. Tad šeit augšā ierakstam to jau esošo paroli, kas tātad nopērkot ir admin, un šeit ierakstam pašizdomāt lietotāju vārdu, tas arī var, lietotāju vārds arī var palikt admin, bet paroli ierakstam kaut ko citu, tieši tāpat, kā es teicu iepriekš, kaut ko ļoti sarežģītu, tad lielie burti, mazie burti, speciālie simboli, cipari. Kad tas ir izdarīts, spiežam šo te pogu saglabāt, un tas arī būtībā ir viss. Šie ir tie galvenie drošības iestatījumi, un, kad tas ir izdarīts, tad jau mēs varam sākt būtībā lietot savu bezvadu tīkla internetu, un kā es rādīju iepriekš, tad, lai visu šos te iestatījumus mainītu, mēs slēdzāmies klāt kādam no šiem te dzeltenajiem portiem, bet tad, lai dabūtu tagad internetu, mums vajadzētu internetu vadu pieslēgt šim te zilajam portam, jeb portam nosaukumu WAN, kas nav numurēts. Un tad jau arī mēs varēsim slēgties klāt pie savu bezvadu tīkla, izvēlēties bezvadu tīkla auseklis un ievadīt šo te paroli, ko mēs izveidojām pie bezvadu tīkla iestatījumiem. Tas šai reizē arī būs viss. Paldies, ka skatījāties. Turpināt nākt uz mūsu YouTube kanālu un noteikti varēsiet sagaidīt vēl šādus te līdzīgus video. Paldies, visu labu!